Nu, sveiki, labrīt! Brīnišķīgi, ka mums ir tā iespēja šodien Lampas 2. dienā atklāt Cēsu skatuvi ar diskusiju par aprites būvniecību, jeb vai var uzbūvēt jauno no vecā. Apritīgas būvniecības iedzīvināšana bioreģionā. Kopumā par šo diskusiju, kā skatoties, kas notika sociālos mēdījos, jo Rīga attīstās bija nošērojusi, ka Ieva viena no panelistēm piedalīsies, un es tā ļoti retu reizi, bet es mēdzu palasīt komentārus, un šis bija tas gadījums, kad man interesēja, tad, kas tā ir tās sabiedrības, tā doma, ja mēs to tā, protams, varētu uztvert, kas ir tās atsauces, ko cilvēki uztver. Un, diezgan interesanti tiesa, ka šie te komentāri par to, kas tad ir apritīga, ko tad viņi atkal ir izdomājuši, kas tas par jaunu vārdu, kas ir apritīga būvniecība vispār. Bioreģions, es atvainojos, mums taču ir Vidzeme, Kurzeme, Zemgale, kas ir bioreģions. Līdz ar to pilnīgi skaidrs, ka šāda diskusija ir pilnīgi vietā, un ka savukārt mums šeit atrodoties dažādiem gan ekspertiem, gan praktiķiem, gan entuziastiem ir jāmēģina izveidot tilts tādā sarunu forma, kā mēs varam izskaidrot, kas tad ir aprites ekonomika būvniecības kontekstā, kā mēs varam izgaismot vispār šo te aprites būvniecības nozīmīgumu tādā sabiedrības izaugsmē kopumā. Un varbūt nojaukt tās barjeras par to, cik daudz nesaprotamu vārdu ir šajos visos salikumos un mēģinājumu latviskot. Bet būtībā jau ir skaidrs, ka mums ir nepieciešams rīcības, nepieciešami tie darbi, lai mēs varētu vizualizēt, kas tad tas ir. Nevis kā to obligāti sauc, bet kas tad tas ir, kā tas izskatās, kā to piedzīvot, kā to izdzīvot un tā tālāk. Man šodienas saruna ir plašs pulciņš brīnišķīgu sarunas dalībnieku, un arī jūs šeit droši nekautrējieties. Šis formāts nav lielā skatuve, un tā, ka gaismas spīd acīs un nevar redzēt nevienu, kas sēž auditorijā. Mēs šeit visi būtībā sarunājamies kopā. Mums arī ir pāris tādi slaido jautājumi iekšā, bet ievietoti tajā sarunas plūsmā, bet droši nekautrējieties, ja ir interesi paceliet roku, ja mums tāda dinamiskā saruna aiziet. Es esmu Gunita Iesnere, Vidzemes augstskolas jaunās būvniecības skolas vadītāja, un kas tad ir tie mani sarunu biedri? Edijs Kupčs, tagad man ir jāplasa tieši biedrības nosaukums, tad Latvijas būvuzņēmēju apvienības vadītājs šobrīd. Jā, tad mums ir Ieva Kalniņa, Rīgas enerģētikas aģentūras projektu vadītāja. Gīns Kukainis mums ir pievienojies kā pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma ZAO valdes priekšsēdētājs. Tālāk mums ir Ilmārs Millers, ļoti interesants cilvēks, arhitekts būvuzņēmējs, bet man liekas, tie piemēri, ko mēs redzēsim sarunas gaitā, ir tādi, kas beidzot ir varbūt netik redzēti, netik dzirdēti, un tādi ļoti praktiski, ļoti priecājos. Vēsma Lukstiņa, Cēsu novada būvvaldes arhitekte, tātad gan tas, kas saistās ar reģionu, gan arī tāds realitātes pārbaude no būvvaldes skatu punkta. Un Aleksandrs Ļubīnskis, Cēsu digitālā centra vadītāja vietnieks, taču arī ekoloģiskās būvniecības praktiķis. Arī viņa piemērus redzēsim sarunas gaitā. Tad sākam ar to daļu, ka, lai mēs visi saprastu, kur tad mēs esam tajā būvniecības atkritumu stāstā. Un jāsaka ar to, ka aprites būvniecība, šis salikums par to, ka mēs otrais izmantojam būvniecībā būvmateriālus, būvu izstrādājums nav pilnīgi nekas jauns. Tas nav kārtējais jaunvārds, ja mēs to tā gribētu tādā rīcību formā nodefinēt. Tādas prakses ir pastāvējušas no seniem laikiem. Šeit, piemēram, 20. gadsimta sākums Brisele. Mēs redzam būvlaukumu, tad ir notikusi kā demontāža, pārbūve, materiāli ir sadalīti frakcijās, un tur, ieskatoties dziļāk, var redzēt arī plakātu, kurā ir iezīmētas, kādi materiāli, kādos apjomos ir pieejami par kādām cenām. Tātad, bet tas, ko mēs redzam šodien, bieži vien ir
šīs ātrās būvniecības, ātrās realizācijas piemērs, un mūsu savukārt ēkas ir kļuvušas uz jautājumu, kas tad tas ir? Vai tad ēkas ir atkritumi vai tie ir resursi? Jo tas, ko mēs ikdienā piedzīvojam, pārbūvēs un remontdarbos, izskatās pavisam savādāk nekā tas 20. gadsimta sākums. Būvniecības atkritumu intensitāti kopumā un vispār būvniecības industrijas ietekme uz klimata pārmaiņām ir ļoti būtiski. Tātad, ja mēs skatāmies tīri datos, tad tie ir 40%, aptuveni plus mīnus, tur dažreiz katru gadu šie procenti varēja. 40% būvniecība ir atbildīga par 40% no katra gada globālajām izmešu rādītāju. Mums reiz gribās angliskot, bet jā, tātad oglekļa piesārņojums. Un, protams, ka tas sastāv no visu kaut kā, un atkritumi ir daļa no tā, un aprites ekonomikas domāšana arī lielā mērā ir šī piesārņojuma risinājums savā veidā. Jo katru gadu kādi 1,3 miljārdi tonu būvniecības nojaukšanas atkritumu tiek saražoti, un tikai ļoti maza daļiņa no tam var uzskatām par tādiem kā aprites būvniecības materiāliem, lai tiek nodoti apritē. Latvijā mēs ne ar ko neesam diemžēl izceļam šajā ziņā, jo mums būvniecības atkrituma arī ir ļoti daudz. Nedaudz vairāk par to došu vārdu varbūt Edijam pastāstīt. Mēs redzam šeit, jāatvainojās par sauli un tā, bet pakomentēt tātad būvniecības atkrituma datus, kā mēs redzam, tad kopumā tu droši var ņemt mikrofonu, jo mēs droši vien sarunāsimies. Mēģināsim uzburt to ainu, kur tad mēs esam ar šādiem būvniecības atkritumiem šobrīd. Jā, tad tas, kas ir redzams slaidā, ir 2022. gada būvgružu vai būvniecības atlikumi, kas ir nekaitīgie vai netoksiskie. Un mēs redzam to, ka tas apjoms ir 392 tūkstoši tonnas, kas pietiekoši liels apjoms, ja mēs tā skatāmies. Bet tas galvenais, kas šajā slaidā ir jāsaskata, ir apakšējā tā sītra, kas tāda sarkanīga varētu vai visgarākā. Un tā jau liecina par to, ka no būvobjektiem lielākoties šie te atkritumi vai būvgruži nāk nesašķirotā formātā. Protams, tam ir daudzi priekšnoteikumi, piemēram, ļoti maza teritorija, kur novietot konteineri, nedrīkst tur uz vietas kaut ko dalīt, jo ir putekļi un daudz kas cits, kā rezultātā, protams, ir daudzi noteikumi, bet tajā visā ir iekšā arī zināšanas, sapratne, likumdošana un daudz noteikumu, kas regulē šo te un kas virza uz priekšu. Un uz priekšu skatoties, protams, tam ir ļoti liela nozīme. Nākošajā, ja varētu nākošo slaidu, tad šeit arī parādās tas, kas jau ir nonācis jau tālāk poligonos, un tur mēs redzam arī, kad notiek tālāka šķirošana, protams, bet ja mēs atgriežamies pie tā, ko mēs gribētu, ja cevišķi mēs domājam un domājot par tādu būvniecības jomu, tad šeit noteikti ir jāskata, ka tikai aptuveni 20% no tā, ko mēs esam sašķirojuši, ir kvalitatīvs materiāls. Un tas, man liekas, tas galvenais faktors no tādas apratīgas ekonomikas un apratīgas būvniecības, ka tam kvalitatīvajam resursam no būvgružiem jānāk daudz vairāk ārā, daudz lielākam īpatsvaram jābūt. Tas liecina par to, ka mums ir resurs, es viņu tā saukšu, resurs, kuru mums ir jāmāk un jāturpina attīstīt, lai viņš kļūtu kvalitatīvāks. Būtībā tāds pirmais grafiks iezīmē to kopējo ainu, kad mēs redzam, protams, izdalītas atsevišķas frakcijas, kas tātad nonāk poligonā ķieģeļi, tur ir koks, tur ir betons, man gan par koku liekas jautājums, kāpēc mums tik maz īstenībā ir atšķirots. Savukārt tā lielākā daļa ir tiešām visa veida nešķiroti būvniecības un tā skaitā sadzīves atkritumi. Būtībā viena liela būvgružu kaudze ar visādiem klāt nesankcionētiem, nesaprotamiem atlikumiem, kur savukārt tas, ko mēs redzam tai nākošajā, tā arī sekojot tai sarkanajai līknei, tātad no tā visa nešķirotā mēs par pārstrādi uzskatām vienkārši tā nešķirotā sašķirošanu. Un tas mums ir, mēs esam sašķirojuši to visu lielo kaudzi, bet mēs vispār šajā gadījumā nevaram runāt par apriti kā tādu, jo aprites
princips būtu, ka tomēr kaut ko mēs varam atgriezt no kaut kā, varam izveidot materiālu, un te īstenībā, un tie ir mazāk par 20%. Mēs kopā ar 18, kur, man liekas, es izvilku tos, kas, teiksim, šies R5 un R4, tātad citi neorganiskie materiāli, kur mēs varētu domāt, tas ir betons, teiksim, betona drupināšana un atkal izmantošana ceļu būvniecībā, vai savukārt metāli, kas tiek pārkausēti atkal jaunā produktā. Tātad, frakcijas, sadaļas, no kurām rodas jauns materiāls, ko mēs kaut varētu, varētu uzskatīt par tādu kā pārstrādes, apstrādes un aprites, tādu pirmo līmeni. Un no tā visa apjoma tā ir tikai 72 tonnas potenciāli aprit. Noteikti būs, ko atkrituma apsaimniekošanas pusē pateikt. Tas, kas iezīmējās, noteikti ir svarīgs, kad iespējams aiz šiem skaitļiem slēpjās daudz kas vairāk. Un viens no tiem galvenajiem aspektiem ir arī datu kvalitāte, datu pieejamība, datu uzskaite, jo, ja mēs domājam tālāk, kas tad ir šis te resurs, kas nāk ārā no šiem te būvgružiem vai atkritumiem, tad tas varētu būt noteikti kaut kāds no būvmateriālu veidiem, bet, lai viņš nonāktu būvmateriālos, tas nozīmē to, ka ir jābūt arī izcelsmes dokumentācijai, izcelsmes izsekojamībai un tā tālāk. Un tad noteikti es labprāt dzirdētu, jo daudzreiz nonākam pie tā, ka tās informācijas trūkums rāda to neziņu. Iespējams, no ZAO kolēģis varētu pakomentēt tieši, ko mēs galā redzam, varbūtās no tāda arī, kas ir poligonā, kas tur notiek īsti līdz galam. Un, Gintja, kas tad aizmugurē mums arī ir tie dati, ko jūs iesūtījāt, un varat arī pakomentēt, kā tad izskatās Vidzemes reģions? Jā, labrīt visiem, prieks atklāt lampu ar šo diskusiju. Koks, pieminējāt koku, tad koks tādā poligonu statistikas izpratnē nav tas, ko jūs iedomājaties, kas mums šeit ir apkārt. Tas ir koks, kas ir no logiem, no logu rāmjiem piesūcināts ar dažādām līmēm, eļām, lakām. Tas parasti ir šajos skaitļos ietverts. Un līdz ar to tad pēc tam tā koka izmantošana, ja viņš tiek, piemēram, sašķeldots, tad pēc tam ir attiecīgi viņa ceļš tālāk uz kādu Latvijā praktiski tikai vienu uzņēmumu, kurš šādu materiālu drīkst oficiāli pieņemt un iedot to gala status. Višiņ par koku mēs droši vien atsevišķi ne. Tā varbūt mana specialitāte kā reiz koks un šī te koku aprite. Bet pakomentējiet lūdzu tos datus, kas jums ir no sava poligona un to realitāti, kas ir ar būvniecības atkritumiem, Gin. Jā, šeit datos jūs varat redzēt, kad tas ir tas apjoms, kuru apsaimnieko aprites ekonomikas centrs Daibe. Un tā pamatlieta, ar ko mēs saskaramies, ir faktiski tāda ļoti reizēm pat skaudra. Tanī brīdī, kad ir kāds būvobjekts, tad faktiski tā milzīgā vilkme un tendence un pieprasījums ir visu samest vienā konteinerā. Un tanī brīdī, kad tas viss ir samests vienā konteinerā, kur ir, piedodiet, asbests kopā ar stikla vati, ar riģipšu gabaliem, pa virsu uzmestas sadauzītas flīzes, un tas viss ir tādā kopējā mikslī, tad nonākot uz aprites ekonomikas centru Daibi, tad kādam tas šķirošanas process tur ir jāizdara. Kādam tas konteiners, vienmēr sakot, ir tā kā jāizklājas asfaltēt laukumu un jāmēģina no tā visa kaut ko izšķirot, kas būtu otrais izmantojams vai sadrupināms vai nododams otraizējai izmantošanai. Tad, ja jūs tad 23. gada dati, gandrīz 11,5 tonnas, no tā tikai 1,7 tonnas ir uzskatāms, tad atkārtotā izmantošanai. Kas tad ir tie pa materiāliem, ko jūs tad varat atlasīt un kas ir tā mazā daļiņa? Pārsvarā tās mazās vienkāršākās daļiņas, protams, ir metāli. Tur būs kaut kādi stikli, būs kaut kādi noteikti tas pats minētais ķieģelis, kur vēl veidojas problēma, kāpēc varbūt šobrīd ir tas mazs apjoms, ja pie mums uz aprites ekonomikas centra Daibi atnāk, piemēram, frēzēts asfalts, kas tiek atvests ar fūrēm.
tad mēs saprotam, ka kaut kas apretīgumā ir nogājis greizi. Jo, mums šobrīd ir pilnas ielas ar asfaltētiem ceļiem, un frezēto asfaltu mēs atvedam uz poligonu ar kādu mērķi. Viņam vajadzētu jau automātiski nonākt izmantošanā otrais un uzklāt uz tiem minerālu sagumiem, kas nav asfaltēti, kā piemēram. Turpinot, daudz no tiem materiāliem, kas atnāk, un pat ja viņi tiek sadrupināti un sagatavoti otraizējai izmantošanai, tad kur veidojas problēma, tam materiālam īsti nav pieprasījumu. Jo, lai viņam būtu pieprasījums, ir jābūt izstrādātam būvprojektam, kurā ir iestrādāts iekšā, kad izmantos otrais izmantojums materiālus. Vai tie būs drupināti ķieģeļi, vai tas būs betona gabali. Protams, ka jebkurā gadījumā šiem ķieģeļiem un betona gabaliem ir jāsasniedz zinām cietība, jāsasniedz ir kaut kāds ablīvējuma kategorijas, visas šīs klases jāizpilda. Un tur mums kaut kur kopumā tādā normatīvu aktu tajā burzmā ir ļoti daudz pārsatieni. Un mēs daudz par to runājam, bet pārāk maz izpildām reālās darbības, lai to varētu izdarīt. Mēs no savas puses būtu tikai ieinteresēti, ka tā likumdošana būtu tā sakārtot, kad mēs varam daudz vairāk dot šo materiālu uz āru, mēs būtu priecīgi par to, bet, diemžēl, viņam nav šobrīd nekāda pieprasījuma. Pa vidu, ko es gribu vēl piebilst, varbūt, kas šajā sektorā ir milzīga problēma, ir ļoti daudz komersanti, kas ir pelēka vai melna sektora komersanti, un viņi ir gatavi izdarīt būvobjektā vai mājsaimniecības būvniecībā visu pa kaut kādu ļoti simbolisku naudiņu, un pēc tam mums tas būs jāvāc no Latvijas valsts mežiem vai no privātām teritorijām, kur tas vienkārši būs izgāsts. Skaudra tā realitāte ir, bet viņi tāda, diemžēl, ir. Šis jautājums kopumā ir gana nesakārtots, un ir ļoti daudz tādas likumiskās spraugas, kuri izmanīgi cilvēki izmanto. Jā, tieši. Ilmār, man pat nav jāpiesaka. Jā, tieši paldies par vārdu. Domājot par šo tēmu, kāpēc tik daudz nesašķiroti atkritumu nonāk poligonos, ir skaidrs, ka to jautājumu var risināt vai no likumdošanu, vai, manuprāt, daudz efektīvāk ir vienkārši ar naudu. Un, manuprāt, joprojām būvgrūžu utilizācija kopējās būvniecības tāmies ir pārāk maza pozīcija. Un tas nozīmē, ka ir joprojām lētāk visu samest vienā konteinerā un aizsūtīt prom, lai kāds cits par to domā. Un, tam būtu jābūt tieši tādā pašā veidā, kā dalīta atkrituma izvešana, kad ir daudz ekonomiski izdevīgāk dalīt turpat uz vietas, izmantot turpat uz vietas, nevadāt šurpu turpu, netērēt degvielu un cilvēku stundas un aizvest prom uz poligoniem vai aprakt tikai tiešām to, ko savādāk nevar. Un, manuprāt, tas ir pēdējos gados, man ir pieredze, teiksim, par pēdējiem 15 gadiem, būvgrūžu izvešana ir kļuvusi ļoti strauji dārgāka, ja, respektīvi kubikmetra cena izvešanai Rīgā ir augusi, manuprāt, 5-kārtīgi, bet acīm redzot, tas vēl ir par maz. Un vienkārši mēs būsim spiesti, vai mums pat ir proaktīvi jāceļ tās būvgrūžu apsaimniekošanas izmaksas tādā veidā, lai gan būvnieks, gan pasūtītājs jau pievērstu projekta stadijā tam, kas notiks ar būvgrūžiem, un pēc tam jau arī tāmēšanas stadijā. Jo, ja ir ietāmēts kaut kādu ietāmējiem, tos 3, 4, 5% no kopējā, kas būs būvgrūži, neviens jau par viņiem tālāk vairs nedomā. Un, manuprāt, tas, ko es gribēju pateikt, ir tas, kad ekonomiskais tas burkāns pātaga, ka tas strādā efektīvi. No būvuzņēmēja, no komersanta skatu punkta. Jā, es vienu tādu papildus komentāru mēs runājam par to, ka, protams, vajag to pātagu visu laiku likumdošanas visam precīzi ir vismazam noteikti zem šīs te skatuves, gan paldies Cēsim, gan arī Life projektam. Mēs to mēģinam to likumdošanu virzīt, atrisināt, bet runājot par tiem būvgrūžiem, droši vien daudz var mēģināt atcerēties kaut kādā brīdī laiku, es te patās arī no vietējais esmu, kokrūpniecības uzņēmumi, kas daudzus gadus atpakaļ pārstrādāja koksni un veidojās
pārpalikums, skaida un viss pārējais. Bija viens laiks, kad viņu nezināja, kur likt. Viņš bija kā apgrūtinājums gāza grāvijos, visur, kur varēja, atdot, kam varēja. Nu, kur tiem varēja? Ko mēs domājam šodien par šo? Vai tas ir apgrūtinājums? Man liekas, daudziem tas ir bijis daudzus gadus kā peļņas avots. Un tas ir tas jautājums arī būvgražiem, kā parādīt, ka tas ir resurs, un vienā brīdī šī resursu īpašnieks būs gatavs no viņa pelnīt. Gan rezultātā tad neviens negribēs nodot vai aprakt viņu. Viņš būs kā resurs, un tas ir tas burkāns. Tikai papildinot kolēģi, ja tas nosacījums, ka tā cenu pozīcija būtu daudz augstāka un nebūtu tā pelēkā sektora un būtu skaidri zināms tas ceļš, tad šī bildīte, kas ir aiz muguras, viņa būtu reāli iespējama. Tad mēs jau vairāk kārtīgi ar būvuzņēmējiem mēģinām piedāvāt vairākus konteinerus, sašķirojiet lūdzu objektā. Nu, kad jūs esat čakli un jūs vienkārši par to materiālu samaksāsiet krietni mazāk. Tajā brīdī, kad tas čaklums nav un ir tas slinkums un viss ir samests kopā, tad pēc tam tas viss ir netīrs, viss ir sadauzīts, nav vairs nošķirojams un ir, kādam tas ir jāizdara. Ja drīkst maz komentāru, runājot ar būvmateriālu ražotāju asociāciju, viņi savukārt sūdzas par to, ka Latvijā būvniecība notiek stipri par maz, un arī demontāža notiek stipri par maz, jo ražotāji pat, kuri gribētu izmantot otrreizējos materiālus būvniecībā, viņiem nepietiek plūsmas, viņiem nav no kā būvēt. Un es domāju, ja mēs uzlabotu šķirošanas praksi, varbūt kaut kas labotos, bet manu kaut kāda aizdomas ir, ka būs viens posms būvniecības atkritumu attīstībā, kad nāks ļoti daudz arī nezināmo sastāvu, kad varijē būvmateriāli. Piemēram, ja mēs zinām senās lauku mājas, no tām tur paliek akmeņi, koks, kādas naglas un stikli, visi materiāli ir skaidri. Asbests pēc tam. Jā, tas nāca višķīt vēlāk, tur mēs arī jau, apmēram, mēs nezinām, ko mēs ieraudzīsim, kad atvērsim sienu vai grīdu, bet mums jau ir nojausma, kas tas pa spektru ir. Un es domāju, tāds nezināmais spektrs pēdējos, 30 gados ir vēl paplašinājies, kas mazliet to apgrūtinās, bet šis ir nākamais labākais brīdis nekā pirms, līdzīgi kā ar koku stādīšanu, ja? Sākt būvēt tā, lai mums ir skaidrs, ko mēs pēc tam ieraudzīsim, kur to likt, kā to apstrādāt. Mēs te dažiem stāstīja, ka vakar ar kolēģiem mēs remontējām Rīgas aprits ekonomikas centru, kas ir 70. gadu ēkā. Gribējām noņemt segumu, sagaidot, ka tur būs tas pats, kas ir tālāk tai pašā līmenī, bet tur nav, tur ir visādi brīnumi, kas mums ir pārsteigums. Un ļoti dažādi. Tur bija sākot ar smiltīm, beidzot ar piķi un gumijas flīzēm. Līdz ar to tā šķirošana bija ārkārtīgi sarežģīta. Mēs nezinām izcelsmi, mēs nesaprotam, kas tas ir, kā to izmantot un mainās. Es te ieraudzīju tādu interesantu korelāciju, jo Gins apgalvoja, ka tad nav pieprasījuma pret šiem otrreizējiem materiāliem. Savukārt Ieva teica, ka būvmateriālu ražotāju asociācija norāda atkal, ka nav pietiekami daudz šo te apertīgo materiālu. Tad tagad kā? Tad tagad tā apsaimniekotāja skatu punkts versus tā uzņēmēja skatu punkts? Es tā pielikšu šim vienu punktiņu, ja mēs domājam par šiem resursiem. Protams, tas, ko jau pieminēja, kad mēs varam taisīt vaļā, mums ir padomu laika tās būvniecības sekas, kur mēs nezinām, kas lācītim būs vēderā iekšā, bet ja mēs domājam tavu mīļo tēmu, piemēram, koksni, tad viens no tiem, kas uzpērk Latvijā šo te recirkulēto koksni, viņš ieved no Skandināvijas ar kuģiem. Un maksā par to. Tas nav tā, ka viņam piemaksātu. Viņš pērk. Man pašai pavisam nesen bija pieredze par Smiltenes novadā. Ir uzņēmējs, kas šķūņu koksni izmanto mēbeļu ražošanā. Un būtībā viņš braukā pa Latviju un ir gatavs nojaukt tavu grūstošo šķūni. Un, ja tas tiek arī izmantots, tad uzbūvēt jaunu vietā. Jā, tas ir, man liekas, visskaidrākais uzskats par to, ka tas ir resurss un materiāls. Pat tāds vecs, gandrīz sagrūs šķūnis, kļūst par resursu. Es gribu nedaudz ierutēt arī vēsmu iekšā šajā diskusijā par šo te pieprasījumu. Šajā brīdī par otrreizēju materiālu pieprasījumu publiskajā sektorā. Jums ir Raiņa kvartāls, kas pavisam nesen, tad ir atjaunots, vai
šī projekta ietvaros jūs izskatījāt, kādas bija diskusijas par šī otraizējā materiāla atgriešanu būvniecības procesā? Paldies. Par Raņa kvartālu runājot, ieceres bija ļoti labas. Bija ieceri pirmkārt iespēja robežās saglabāt tur esošo oriģinālo substanci padomu industriālās būvniecības elementus, un bija plāns arī atsevišķus elementus, kuros mēs kā būvvaldes saskatījām vērtības, saglabāt un izmantot pēc tam ēkas vai ne interjerā, vai novietot pie ēkas, vai kā fasādes elementus. Un jāsaka, ka šī skaistā iecera kaut kur pa vidu pazaudējās. Tad tajā brīdī it kā sākumā noliksim, saglabāsim. Bija arī ļoti interesants manā skatījumā norobežojošā konstrukcija no ielas, bija tās mūra žogs, pats par sevi sliktā stāvoklī, bet tur bija tādi ļoti interesanti piloni salikti no dažādiem padomu laika arī būvmateriāla atkritumiem. Tajā laikā jau bijusi aprits būvniecība, jo bija izmantot dzelzbetona kāpņu elementi, bija ļoti interesanti tādi elementi izveidoti. Mēs laikam bieži redzam. Jā, es skatījos, viņi ļoti interesanti, ja tie ir noturīgi, viņus varētu saglabāt, un tā būtu tāda vietas zīme. Tas ir kaut kas unikāls, interesants, asociācijas raisošs, kāpēc neatstāt? Jā. Saglabāsim, un vienā brīdī viņi vienkārši pazuda. Jā, bet kur tā diskusija, tā kā jūsu starpā, kā profesionāļi, kā pasūtītāji, kā būvnieki? Tātad, es piedalījos no būvvaldes puses. Būvvalde nebūs pasūtītājs, būvvalde būs tā kontrolējošā instance, bet it kā mēs saskatām tās vērtības. Bija tātad sarunas gan ar projektētājiem, kur sākotnēji kaut kas projektā netika paredzēts, tad tika paredzēts, ka autoru uzraudzības gaitā tur kaut ko domās, kaut ko darīs. Pēc tam bija sarunas jau uz vietas ar būvniekiem, un tas viss kaut kur pazuda. Savukārt tur tādi bija metāla vārti, kas bija interesanti un saglabājami. Tie nekur nav pazaudēti, ir nolikti maliņā. Un ir cerība, ka nākamo ēku atjaunojot, pārbūvējot nākamo ēku, ka tur kaut kur tomēr tos izmantos. Bet, projektētājiem tas ir tāds zināmā mērā apgrūtinājums, viņi jau labprātāk par to nedomāt. Dažas lietas izgaismojās šajā šobrīdējā stāvoklī, kad arī projektos vai iniciatīva, kur ir iniciatīva šos otraizējos materiālus izmantot vai domāt par aprites būvniecību, ir nepieciešams šīs problēmas iniciatīvas turētājs, iniciatīvas atbildīgais. Tātad pasūtītāja pusē, vai tas ir privāti īpašnieks, kurš savukārt šo iniciatīvu vēlas redzēt savā īpašumā. Kāds, kas pieskata tās atbildīgās tās puses, lai viņas tomēr paliek uz tā ceļa, jo tā ceļa karte aprites būvniecībai starp dažādiem spēlētājiem nav līdz galam skaidra, un tā prakse, lai gan mēs redzam, ka vēsturiski ir bijusi, tomēr kaut kur laika gaitā ir pazudusi, un tad katrs no šiem spēlētājiem īsti nezin to savu lomu. Vai tas sākas ar to, ka es demontāžā veicu pareizi šķirošanu, vai tas sākas tomēr ar to projektēšanu, kur tad ir tā pasūtītāja loma, tos logus un tās durvis un tos vārtus pieturēt, noglabāt, nodot atjaunošanai un atkal atgriezt objektā? Jā, es gribētu teikt, ka tā lielā mērā tas ir jautājums par vērtībām. Ko katra puse saskata par vērtību? Vai šīs jo tā ir pirmām kārtām, es domāju, tā jau ir pasūtītāja izšķiršanās, tālāk nāk projektētājs, tālāk nāk būvnieks. Jo mēs kā būvvalde mēs nevaram prasīt. Ir atsevišķi gadījumi, kad mēs varam prasīt Cēsu vēsturiskajā centrā, kas ir valsts nozīmes pilsētu būvniecības piemineklis, mēs varam prasīt, lūdzu, saglabājiet vēsturiskās vērtīgās būvdetaļas. Bet vairumā gadījumā jau mēs to nevaram prasīt. Tas ir pasūtītāja paša izšķiršanās, bet tur bieži vien ir šie faktori ātrāk, ekonomiski izdevīgāk, lai gan es teiktu, ka dažkārt ekonomiski izdevīgāk ir racionāli izmantot to, kas tev jau ir, nevis pirkt jaunu. Jā, par tiem mītiem mēs arī vēl pārunāsim. Ginte, tev ir komentārs? Jā, man komentārs mazliet vairāk par to kārtību, jo mums Latvijā 43 būvvaldes, un pat šis nav stāsts par Cēsu būvvaldi. Bet tiek skaņots būvprojekts, un būvprojektā katrā ir demontējamais apjoms. Un pieņemot ēku eksploatācijā, protams, kad tad ir jābūt izziņai par to, ka ir likti kur ir likti tas demontētais apjoms.
tas, ar ko mēs varētu sākt, ka tas skaitlis, kas ir būvprojektā, sakarīt ar to skaitli, kas ir pieņemšanas objekta izziņā. Nu, kas tur nesakrīt šobrīd? Ne, viņi ir vairāk nekā viņi vienkārši nesakrīt. Bet, lūdzu. Es varbūt ātri nokomentēšu. Es esmu ne tikai... Bet pats Cēsīms nebija stāsts. Nē, tas ir arī pa Cēsīm. Tas ir stāsts vispār. Es esmu arī praktizējoša arhitekte. Es zinu, kā tiek rakstīts būvprojektā, jānorāda būvgrūžu apjoms. Tas ir apmēram. Uzraksta kaut ko. Es patiesībā kā arhitekte pat īsti nespēju izvērtēt to, kāds būs šis apjoms. Nu, tad ieraksta privātmājai 5 kubikmetri. Nezinu. Skaidrs, ka nebūs tā. Un te veidojas tā sinerģija, ko jūs teicāt, pieprasījums un piedāvājums otrreizējiem materiālam. Ja jau mums šajā fāzē, kur ir no būvvaldes puses un attiecībā par to apjomu, kas ir atnācis, tā starpība ir aizgājusi kaut kur citur. Viņa jau ir bijusi. Nav jau tā, ka viņa nav bijusi vispār. Tas ir tas apjoms, kurš ir izgaisis. Ķipa. Tātad tu runā, īstenībā tu adresē to, ka ir tā ēnu būvgrūžu sekcija šajā. Tad, ka būtībā tas, ka projektā viņi ir spiest nodot tās 5 tonnas, piemēram, uz to privātmāju, bet īstenībā ir vairāk, un tie tiek nodoti, aizvesti, iebērti, aizvērti. Jā, respektīvi, manā praksē arī mums, principā, jebkuru objektu nododot eksploatācijā ir jāsaņem izziņa no apsaimniekošanas uzņēmuma, cik ir kubikmetri nodot, un mēs kā pastāvīgi klienti varam palūgt kādu apjomu, kādu mums vajag, viņi uzrakstīs, jo tur jau viņš kaut kur ir, un līdz ar to, jo projektēšanas tad arī tie paši 5 kubikmetri, kas ir viens mazais konteiners, kas ar 2 dīvāniem tiek izpildīts principā, ja. Arī tās jau ir skaidri zināms, ka tā ir formāla prasība izpilde, tad formāli kāds prasības kontrolē, un reāli dabā jau sanāk tā, kad veicot demontāžu, tas būvuzņēmējs vai pasūtītājs, kurš tur kurā brīdī kontrolē tās izpildes stadijas, viņš jau to demontāžu arī pasūta parasti lētākajā versijā, jo tas tāds mazkvalificēts darbs, un tie cilvēki, kas tur atnāk, viņiem vispār nav nekādas jausmas par to, kas ir šķirošana. Visi šie vārdi, ko mēs te runājam, viss tas ir pilnīgi no kaut kas cits. Jā. Ne, man liekas, ļoti labi tieši, ja mēs tādu nodefinējam to, kur esam stāvokli, tad izgaismojas to, ka tur ir tās neredzamais, tas ēnu, tā daļa un tā realitāte nav tas, ko mēs redzam uz papīra, un būtībā lielākā daļa šo te visu datu ir pilnīgi neatbilst realitātei. Jā, droši. Jā, labdien. Mani sauc Austris, pats nodarbojos ar videi draudzīgu būvniecību. Paldies par diskusiju. Ļoti interesanti, tāpēc, ka ir šie dažādie skatu punkti. Es gribētu 2 jautājumus uzdot un vienu virzienu, ko es šeit pamanīju. Pirmais jautājums ir saistībā par šo atkritumu šķirošanu. Iezīmējās tas, ka būvnieki negrib šķirot būvlaukumos šos te atkritumus. Šis kā nav iespējams. Ko vajadzētu? Pirmais jautājums tādā sakarā, vai ir apzināts, cik procentuāli ir atkritumi no mazajiem būvlaukumiem, kur šis nav iespējams, to mēs saprotam. Un cik procentuāli ir no lielajiem, kur, varētu izkārtot vairākus konteinerus, viņi to varētu izdarīt. Tas droši vien, Gintam varētu būt jautājums. Otrs jautājums ir, mēs šeit diskutējam par to, ko vajadzētu darīt. Es pats mani pieredze būvniecībā Zviedrijā, Dānijā, kur šis jautājums ir vairāk sakārtots. Un tas jautājums ir tāds, vai mēs esam apzinājušies, kur šis te strādā labāk, kas ir tie soļi, kas jāveic, lai mēs nonāktu tur, un cik tas maksā. Tāds reāls plāns, nevis, citādi daudz var runāt par to, kas būtu labāk, ko mēs varam, ko mēs nevaram, bet tāds konkrēts rīcības plāns, vai kaut kas tāds valstiskā līmenī, vai par to tiek runāts. Un tas virziens, kas man ļoti norezonēja, kad runāja par to, ka šai utilizācijai būtu jābūt dārgākai, un piebilstot, ka tas var nestrādāt dēļ šīs te pelēkās sistēmas, kuras arī pazīstu, viņi šeit ir, to visi zina. Un sakarā ar šo te otru skatu punktu, kad mazāk vajadzētu domāt par materiāliem, kas nerada šos te atkritumus. Jo mēs daudz runājam par utilizāciju, bet mēs maz runājam par to, kā izvēlēties materiālus, kurus būtu viegli utilizēt, kurus būtu viegli pārstrādāt. Citādi mēs esam tādā pašā situācijā kā ar plastmasas maisiņiem, kur ražotājs saražo lētu, grūti pārstrādājumu materiālu, kuru, protams, ieliek iekšā, tāpēc, ka viņš ir lētākais, bet šīs te utilizācijas izmaksas viņas vispār netiek ņemtas vērā, un tas ir tas virziens, vai par to tiek domāts un kā, šo risināt.
to pirmo jautājumu sadaļu par mājsaimniecībām un lieliem objektiem, es sapratu to īpatsvaru. Es varu atbildēt par faktu, par noslēgtajiem līgumiem, par apkalpotiem, tas, kas tajā tabulā kopā bija. Jo viss tā informācija kolekcionējas tomēr pie būvvaldēm. Tas demontējamais apjoms un mēs to varētu izsakot, ejot BIS lietās, meklējot projektus, projektā skatoties demontējumu apjomu, bet tas būtu foršs preventīvs darbs, iespējams, ka būtu tāds svētīgs un tad uzrunāt jau to klientu, noslēgt oficiālu līgumu, nevis meklēt kaut kāds risinājums. Es varētu mēģināt nedaudz atbildēt arī, jo projām šis jautājums ir arī būvnieku pusē patiešām sarežģīts, jo ir tas, ko tu piemini visu laiku, ir dati. Mums bija mēģinājums palaist un īstenot arī tādu projektu, kurš parādītu plašai sabiedrības, auditorijai, jebkuram faktiski, ja? Kāds ir šis te būvgružu apjoms un kā viņš transformējās par resursu izveidot tādu datubāzi. Diemžēl sabiedrība un visi, kas ir iesaistīti būvniecības procesā, bija ļoti maz interesēti investēt šajā procesā. Kā rezultātā šis projekts, diemžēl, mira dabīgā nāvē. Otrs jautājums ir, iespējams, viņš kaut kad parādīsies. Ja, jo, ja mēs skatāmies tevs pieminētās valstis, daudzās no viņām, protams, un visā Skandināvijā ir šādas platformas, kurās tie resursi arvien vairāk un vairāk parādās, jo viņi saprot, ko tas nozīmē. Kā es teicu, no Skandināvijas ved ar kuģiem arī šos resursus, nevis būvgružus. Otrā pusē ir tas, ko mēs runājām arī par to būvgružu uzskaiti vai kā pateikt, cik tad ir tajā objektā. Ir šīs iniciatīvas patreiz uz galda kaut kur, gan arhitektiem, visā tajā mekā arhitektu, gan arī mūsu būvnieku pusē mēģinājums ir, kā nodefinēt, cik tad īsti būs, kāda tipa, un mēģināt to visu attiecīgi uzskaitīt kaut kādās sistēmās. Bet joprojām tas ir sarežģīti, tas būs ar naudu saistīts jautājums, kā viņu palaist. Iniciatīva ir, bet atkal vajadzīgas dzirdīgas ausis un vajadzīga ir rīcība. Es vienu brīdi beidzot saklausu arī tēmu, kurā es varu ielēkt šajā visā. Un divas lietas, ko es te gribu nokomentēt. Tā pirmā lieta ir, mēs varam drusciņi cerēt uz tehnoloģijām, jo es absolūti saprotu arhitektus, kurus atnāk pie būvs un kā man tagad izzīlēt, cik tur to būvmateriālu kubikmetru būs. Un pilnīgi ticami, ka salīdzinoši drīz un pat iespējams jau šobrīd, ja tā kādam cilvēkam gribētos eksperimentēt, tad ar dažādiem skeneriem tu varētu noskenēt to būvtilpumu. Un tad atkal saklikšķinot no aptuveno, kas tad ir tur tas būvu rosols, kas tur ir iekšā, iespējams, ka varētu arī pateikt, kas tur. Bet kas attiecās par to otru daļu, kas ir, kā mēs varētu dabūt to pelēko ārā vairāk vai mazāk, man ļoti tas norazanē ar vienu cilvēku, par kuru var painteresēties un paklausīties daudz dažādos griezumos, un tas ir Agnes Stibe. Un viņa teorija balstās vairāk uz to, ka ir pātagu metoda un burkāna metoda, un tad ir tāda pārejas metoda, kurā šitais pātags un burkāni nestrādā vairs. Un ka patiesībā mums jāiet uz to otro, kurā viņas vairs nestrādā, jo faktiski pātags un burkāni strādā tieši tik ilgi, cik ilgi ir pātags un burkāni. Tikko tu paņem viņus nost, tā viss kļūst atpakaļ otrādāk, un mēs to droši vien ļoti labi varam saklausīt savā dzīvē un redzēt blakām un arī pašiem sevī. Un kas ar to saistās, tad tā doma par atkritumu cenas nodošanas paaugstināšanu, it kā forši, vai ne? Tas varētu to tā kā limitēt, bet tas gandrīz ar likumu uzreiz pasaka, ka mežos vairāk. Līdz ar to sanāk, ka šitās pātagas un metodas neobligāti, ka nostrādās, un jādomā daudz uzreiz tādā vērienīgākā metodē, kā tad mēs varam dabūt gatavu to, ka tas īsti tā nenotiek, un tad bieži vien tas ceļš ir krietni garāks. Mēs nezinām, vai viņš nostrādās. Ne, mēs drīzāk zinām, ka viņš kaut kad nostrādās, ka šī te līderība un sabiedriskā doma ir virzāma, bet mums nav nejausmas, cik ilgi tas paņems.
Tā, pirms es zinu, ka te būtu vērts ielikt iekšā. Es gribētu slaido palaist pirmo jautājumu, jo mēs tā kā būtībā nopaļojam to, kur esam līmeni, un tad sapratīsim, kas mēs te esam auditorijā arī sanākuši, kuriem no apgalvojumiem par aprites būvniecību tu piekrīti. Jums ir attiecīgi iespēja atvērt slaido un nobalsot. Tātad atjaunot veco un izmantot esošo ir dārgāk nekā nopirkt būvēt jaunu. Latvijā viss ir kārtībā, ilgtspējas jomā. Šī problēma vispār ir izdomāta. Tā ir neglīta būvniecība no atkritumiem. Tas ir saistīts tikai ar lietoto materiālu izmantošanu. Atjaunotas lietas būs tādā vai citādā veidā sliktākas vai mazāk efektīvas par jauno izstrādājumu. Tas tad mums paliek, jums telefonos paliek fonā. Mēs savukārt, Ieva, droši vien, ja, tad piebilst, lūdzu, varbūt tev ir... Man ir bail sākt runāt, es dzirdēju pārāk daudz lietas, kurām man gribas Tu zini, kā mūsu sarunai tā jārit, tad atstāja kaut ko arī. Izslēdziet man mikrofonu, ja par ilgi. Cerību, ka es aizmirsīšu, ko es gribēju teikt. Sākšu par materiālu auditu, ja mēs runājam par pārbūvu, renovāciju vai demontāžu. Starp citu, jā, es ļoti cerēju uz jūsu rīku. Jā, un ir vēl viena cerība, kur, es nezinu, jāuzjautā, kāds šobrīd ir status, bet latviešu meitene ir izveidojusi starptautisku startup Material Mapper, kas sāk savu darbu Oslo. Viņa solīja, ka 23. gadā viņa būs arī Rīgā, bet neesmu dzirdējis no viņas, vajadzētu pajautāt, kā iet. Un tur tieši ir tā ideja, kas vācot dažādus publiski pieejamus datus no būvvaldēm, no zemes dienesta un tam līdzīgi, viņiem ir savs know-how, kā apstrādāt šos datus un tālāk pārdot, kad var ierakstīt savu adresi un 15 km radiusā uzzināt, kad, kur, kādas demontāžas būs, cik daudz, kādas kvalitātes materiāli būs pieejami, ņemot vērā, kura laika būvniecība tā ir, kas tur ir sagaidāms iekšā un tam līdzīgi. Pa veidiem. Tad tas ļautu kaut kādā veidā prognozēt vismaz to plūsmu. Un Skandināvijā tas strādā lielo attālumu dēļ, ka demontāžas uzņēmumi tādā veidā var piedāvāt cenas iepirkumos, demontāžas iepirkumos. Viņiem nav jābrauc 2000 pār valstī. 2000 km. Tas par tehnoloģijām, tā kā jā, cerams arī pie mums tas nāks, jo tieši tā par datiem ir ārkārtīgi grūti, sarežģīti, dārgi, tas prasa papildu laiku, ļoti lielas zināšanas, tur ir daudz iespēju neprecizitātēm, un parasti cilvēki, kas ar to strādā, viņi jau tā ir noslogoti. Un ir daudz vieglāk darīt vienkārši to, kas jau ir iegājies. Jebkādas izmaiņas prasa laiku un gribēšanu, un man tieši tā ir bijis. Man tā arī pateica, tad, kad tas būs likumā, ātrāk netraucēja man ar šādiem jautājumiem. Runājot tālāk par likumu, par valsts mēroga rīcības plānu bija jautājums. Pareizi sapratu? Tā skaitā, tur jā. Īstenībā Austru jautājumos iekļaujas ļoti daudz vēl apakš jautājumu, ko mēs tad, kāpēc ir šī saruna un kāpēc mēs šeit esam, un mēs par to varam turpināt vēl un vēl. Jā, mums vajag nedēļas nogali šai sarunai. Principā es varētu teikt, varbūt sāksim ar to, ka ekonomikas ministrija iziet uz diskusiju ar Vides un reģionālās aizsardzības ministriju, ka viņi kaut kā vienojas, kam ir zaļā būvniecība ekonomikas ministrijai, ilgtspēja varam, un tad kā to visu kopā, kas... Vēl jau ir KEMS arī. Tagad vēl arī KEMS, jā. Tad visiem kaut kā to dienas kārtību salāgot. Mums nav ne valstī, es nezinu, kurā pilsētā ir, tāda pārliecinoša politiskā vienprātība, kur mēs ejam, kas vispār ir vajadzīgs, jo šis ļoti bieži ir šķērslis. To es savos projektos vienkārši pietiek krēsliem samainīties vietām, pat nevajag vēlēšanas, ka man visa dienas kārtība nomainās. Tas ir ārprāts. Un tad mēs par kaut kādiem vienotiem, konkrētiem soļiem, paredzamību runāt ir šausmīgi grūti. Un, ja teiksim, atsaucamies uz Skandināvijas valstīm, tur ir vienprātība lielāka. Tur tieši esmu runājis ar tiešām daudzām pašvaldībām, pašvaldību pārstāvjiem. Es saku, kā es to damontu ilgtermiņā gatavu tādu projektu. Viņi saka, jā, partijas strīdās savā starpā, bet vienkārši ir kaut kādi punkti, kur viņi ir vienojušies. Bet mums ir valsts plāns pārējai uz aprits ekonomiku.
Arī Rīgā mēs šādu veidojam. Lielā mērā rīcības, kas tur ir iekļautas, ir ļoti atkarīgas no daudziem faktoriem. Es teiktu, valsts plāns ir gana vispārīgs, bez konkrēta finansējuma un tāds mīksts. Bet, zini, šo klausoties viss, valstiskā, mums tātad no augšas, tā kā mēs mēģinām kaut ko implementēt, bet tas, par ko mēs arī šeit vairāk kārt runājam, šis sabiedrības pieprasījums, šī ikdienas realitāte, šis ikdienas pieprasījums pieskatīt to būvnieku, kas remontē to kaimiņu dzīvokli vai to kaimiņu māju vai uz ielas un uzdot šos jautājumus, atzīmēt šīs lietas, pārprasīt divreiz, nezinu, pameklēt Google, kā tad īstenībā ir ar to šķirošanu. Vienu maz piebildes apklusīšu kādu laiku tad. Mēs nevienam nemācījām, kas ir lineārā ekonomika. Mēs vienkārši radījām fantastisku, rūpniecisko visu ekonomiku, kur ir lēti, ātri, vienkārši, patīkami saražot jaunu. Tas tiešām ir lētāk, tas ir ātrāk, tas veidoja daudz darba vietu. Jā, ļoti daudz atkritumu, bet paskatieties apkārt, kur mums te ir atkritumi. Viss zaļš, mums viss ir kārtībā. Un tā sajūta ir vienkārši fantastiska, nevis domāt, kur ko kā izdomāt. Tas ir apgrūtinošāk, tas nebūs vieglāk, apritīgi. Un tāpēc mums ir jādomā, kā vieglāk, kā neapgrūtināt arhitektu, būvuzraugu, visus pārējos, lai viņiem vienkārši ir vieglāk, apritīgi, lai ir sarežģītāk, varbūt, nezinu, vairāk saskaņojumi lineāri to darīt, bet vienkārši tam ir jābūt, viņam nav jāzina, ka viņi nodarbojas ar aprits ekonomiku. Būtībā, ja kaut kas nonāk līdz tam poligonam, tad uzdod jautājumu, kāpēc tas vispār ir šeit? Ja? Kāpēc tas jau nav ticis izmantots tajā līmenī, kur tas ir radies vai palicis pāri? Es tādu iedošu tādu realitātes skatu punktu, ko mēs visi, diemžēl, esam piedzīvojuši. Covid un karš Ukrainā. Tie, kas ir iesaistīti bijuši būvniecības procesā, ļoti labi atcerās, kā pēkšņi nebija armatūras, būvmateriāli bija nesaprotami dārgi, nebija pieejami. Un tad parādījās, ka pēkšņi visa armatūra, kaut kas pa pievārtēm, skaidu plātnes, viss, kas kaut kur bija stāvējis, pēkšņi bija ļoti vērtīgs. Un tas iekustināja no vienas puses aprits ekonomikas domāšanu, parādījās daudz risinājumi, cilvēki to, to savu domāšanu varbūt tajā brīdī pārnes, kad durvis jau var atjaunot, notekas var pielabot un daudzas citas lietas notikās. Kā saka, tajā brīdī vairs negribējās aprakt un negribējās ugunskurā sadedzināt, bet gribējās kaut ko ar viņu darīt, jo viņam pēkšņi bija kaut kāda vērtība. Un tas iedeva to pirmo tādu sitienu par šo domāšanas virzienu, ja mēs paskatāmies no tiem pašiem resursiem kopumā, mēs jau varam runāt, ka tie paši smilts, daudz, kas ir neatjaunamie resursi, viņi pietiks visu laiku, bet diemžēl arī tie mēs jau negribam, lai visu laiku mums apkārt veidojās jaunas karjeras, mainās ekosistēma, aprits ekonomikā nav tikai par kaut ko vienu, tikai viņi jau par visu tas ietekmē tālākos posmos. Kā rezultātā es varu atgriezties pie tādas realitātes, kur mēs visi bijām, Covid un karš Ukrainā, iesita mums kārtīgi cena, pieejamība, un tad likās, ka nekad jau tā nebūs. Viss būs pieejams un cena būs laba, bet diemžēl nebija. Un pēkšņi lētās Baltkrievu durvis vairs nav pieejamas, viņas ir sankcijās, ir jāpērk 2 reizes dārgākas Zviedru durvis, vai arī jādomā, varbūt mums ir pašiem savas, ko varam 2 reizes remontēt, un tās izmaksas ir kaut kur nostājās pa vidu. Respektīvi, kāds vispār sāk rēķināt, kur tās izmaksas nostājās? Super, tas mums ievada pie tātad slaido mums bija jautājums, ja, kuriem apgalvojumiem tu piekrīti, un tad mēģinās tad kliedēt. Ilmār, šis būs tavs uznāciens. Tātad 71%, tātad absolūts īpatsvars tātad piekrīt, ka atjaunot veco un izmantot esošo ir dārgāk nekā nopirkt būvēt jaunu. Un te man būs arī tālāk slaidi, jo Ilmārs mums var pastāstīt arī, ja es varēšu pārslēgt prezentāciju, mums būs arī piemēri. Kamēr tu slaidus, tas dārgāk vai lētāk, protams, ir ārkārtīgi subjektīvi, kā mēs iecenojam to domāšanu. Ja mēs iecenojam domāšanu, ka tā ir tā kā par brīvu vai lēta un idejas un inovācijas, tad, protams, atjaunot ir tā sakot, ļoti bieži lētāk. Ja mēs
pieņemam to, ka kādam cilvēkam tas ir visi jāizdomā, jāpārdod pasūtītājiem, jāpārdod projektētājiem, jāizlaiž caur būvvaldēm, jo būvvaldēs ļoti bieži tomēr, it sevišķi publiskos iepirkumos vajag atbilstības deklarācijas un vispārējo. Un arī mēs savā praksē ļoti bieži nodarbojamies ar tādu, teiksim, sistēmas apmānīšanu, kad projektos ir norādīts viens materiāls, pēc tam ieliekam atjaunoto un rakstam paskaidrojumu rakstu, ka tas nemaz nav tik slikti, un tad arī būvvalde var, tā kā saprotot, kur mēs visi esam, pieņemt, kad ok. Un tad ir jautājums, kā tās izmaksas noteikti, jo tas viss process, viens ir apmaksātie rēķini, otrs ir iztērētais laiks un enerģija. Un līdz ar to, kamēr mēs visa šīs sistēma, tā aprits ekonomika ir tādā mazā burbulītī vai iniciatīva jautājumā, tikmēr es pieļauju, ka tas būs dārgāk nekā, teiksim, nekā iepirkums no Baltkrievijas, ja? Par kaut ko, jebko. Ja mēs to spēsim kaut kādā veidā, teiksim, palielināt, ka tā kļūst par normālu praksi, kad ir cilvēki, kur jau vienu lietu ir izdomājuši, un ir viena būvvalde, kur ir sapratusi, kā to sistēmu izlaist cauri. Mēs pie tā paša jautājuma. Jā, kad mums katru reizi jāizdomā no jauna. Tad es domāju, tur noteikti ir potenciāls, pie tam ļoti liels potenciāls. Bet es tik jauks, tad pakomentēju, tā, lai mēs redzam, ka tas ir reāls piemērs, jā, tad es saprotu, ka tā ir kaut kāda jumta izbūve, pārbūve. Jā, tā ir mansarda pārbūve Rīgas centrā, ārkārtīgi Rakija 22, jā. Komplicēts projekts, kultūras piemineklis, pats centrs, piekļuves principā nekādas. Un, protams, šis ir viens no tiem burbuļu projektiem, kad pasūtītāja iniciatīva izmantot otrreizējos materiālus no citu nojauktu māju pārseguma sijām, nevis pirkt jaunas. Un mums paveicās arī, ka tā laikā mainījās likumdošana un tā no 3. grupas būva kļuva par 2. grupas būvu, un vispār būvkonstruktoram vairs nebija jāpiestāda aprēķini būvkonstrukcijām. Jo aprēķinas veciem kokiem ir jāņem ļoti daudz, tur, tās ir nianses, bet limitējošie faktori, kas uzreiz daudz lietas padara neiespējams, tāpēc, kad neiet cauri aprēķinam. Mūsu gadījumā tas bija iespējams, un tā bija pasūtītāju vēlme sadarbībā ar konstruktoru biroju, kuram ar tās bija jauna lieta, kādā veidā ņemot to, kad dimensijas ir iedots, nevis datoram zināmas, datorprogrammās ievadīts, bet tās, kas mums jau ir esošās, kā to izvadīt cauri līdz nodotam projektam. Šajā gadījumā tas iznāca, tas ir veiksmīgais projekts. Mums ir bijuši gadījumi, kad mēs to tomēr nespējam izlaist cauri būvvaldei, un tad ir jāiziet, tā sakot, tas vieglais ceļš. Es tik vien tad ieskicēšu jau tādu tiltu nedaudz tagadnē, un kas ir tās svarīgās lietas. Un, ja mums par šo ēku jau būtu digitāli dati par to, kādas slodzes šīs koka konstrukcijas ir nesušas līdz brīdim, kad viņas tika demontētas, un mēs varētu saprast, cik viņas ir bijušas noslogotas un savukārt kādu slodzi viņām piešķirt otrreizējā dzīvē. Ja, tad saruna jābūt pavisam savādāk un daudz precīzāk. Ja, tad mēs vairs neatgrieztos pie jautājuma, ka tā ir vienkārši vecā koka sija, ja, vai kāda kolonna, bet ka tas ir reāli izmantojams materiāls. Nav teikts, ka viņam obligāti ir jānes slodze, viņš var kļūt arī par kaut kādu zemākas klases dekoratīvāku elementu un tam līdzīgi. Jo lielāko tieši šajā diskusijā līdz šim mēs esam pieskārušies tā kā pārbūvēm, remontiem, demontām, atjaunošanām, bet ļoti daudz šo te aprites principu attiecās tieši uz jauno būvniecību, ka jau no šodienas mēs būvējam tā, lai mēs varam šos materiālus, man liekas, ka Ilmārs minēja, pārstrādāt šķirot, bet es teiktu, ka atgriezt tad otrreizējā dzīvē, atdalīt pašus par sevi, izvairīties no kausējumiem materiāliem, kurus nav iespējams atdalīt vienu no otra un otrais izmantot. Un īpaši tas attiecās tieši uz koku un koka būvniecību, koku konstrukcijām visādos formātos, ka mums ir dati par to, kas un kā, cik daudz, kādās slodzēs, cik ilgi šīs konstrukcijas var kalpot, lai tās varētu noturēt apritē atkal pēc iespējas ilgāk. Gribējās uzreiz piebilst par vēl vienu mītu, tagad nebija neviens nobalsojis šķiet par šo, bet jā, pastāv uzskats, ka tā ir neglīta būvniecība, ja, ka mēs izmantojam atkritumus, lai būvētu, un tas ir kaut kāds tāds saucamais DIY.
Bet ar Ilmāru, piemēram, mēs varam redzēt, ka tas, protams, nav vienīgais, un tāda ir daudz, un tu varētu veselu slaidu plejādi izvērst, bet ir skaidrs, ka var radīt ļoti augstas vērtības vizuālu, dizainisku, arhitektonisku risinājumu. Nu jā, un ko es šeit varu piebilst? Šeit ir ne tikai otrreizējās sijas, izmantots pilnīgi no citām ēkām. Šeit ir arī parkets, kurš ir izņemts no citām ēkām un pārlikts. Un bija tāds brīdis, kad draugi man Rīgā sauc par vecā parketa karali. Jo tur, kur ļoti noderēta šī informācijas sistēma, kas ir pieejams, jo manā gadījumā tas ir vienkārši kaut kādu vairāk gadu pieredze, un cilvēki, kas nodarbojas ar to pašu demontāžu, zina, kad ir kaut kādi trakie, kuri atsūta savus cilvēkus, kuri prot pareizi noņemt veco parketu, lai viņš nekļūst par malku momentāni, un pēc tam izmantos. Un šajā gadījumā tur ir gan vecais parkets izmantots, gan, manuprāt, veci dīvāni, durvis, bērniņu kāpnes, viss tajā interjerā ir salikts iekšā. Un tas nav viens interjers, tā ir tā kā sistēmiska būvniecība tajās mājās, kura ir iespējama pie kaut kāda apjoma. Respektīvi, būtu ārkārtīgi grūti individuālam cilvēkam, kurš pārbūvē savu māju vai remontē savu vienīgo dzīvokli, kaut ko tādu ievērot, jo tā materiālu demontāža prasa prasmes. Pareiza demontāža, tad ir uzglabāšana, tad ir atkal otrreizēja izmantošana. Tas viss ir, respektīvi par to var skatīties YouTube, bet pareizi, kad tas nonāk līdz kaut kādam darītājam celtniekam, ir gandrīz, es būtu ļoti grūti atrast tādus meistarus vienkārši mazam objektiņam. Man uzreiz rodas ideja, ka iespējams, ka tā ir kaut kāds starposms. Jūs esat tādi kuratori tajā aprites būvniecībā, un iespējams, ka tādu lomu arī var uzņemties. Mums ir atkrituma apsaimniekotāji, bet varbūt mums ir tieši būvniecības atkrituma kuratori, kuri moderē to procesu. Vismaz viens pilsētas vai kaut vai apkaimes vai projektu klāsta vai grupa. Jā, jo tur ir vajadzīga uzglabāšana starp tiem demontējumu objektu un montējumu objektu. Parasti ir kaut kādas laika starpības, citreiz vairāki gadi. Un, kā tu pareizi uzglabāsi, un arī tā demontāžas prasmes, kas ir ārkārtīgi svarīgs, kur, manuprāt, mūsu būvniecība ļoti buksē, jo demontāža ir parasti tas pats mazkvalificētais darba spēks. Būtībā aiz autoostas salasīt darbinieki, kur atnāk un sasit to māju. Edi, jā. Mēs varam turpināt, jo te mums varam daudz un dikti visādām tēmām runāt. Protams, ka arī šī atjaunošana, piemēram, to pašu materiālu demontāža un uzglabāšana. Lielajos objektos, gribi vai negribi, ir laika limits, līdz viņš pārkļūst par atkritumiem, un tad ir jābūt saucamajam jau atļaujām būt kā poligonam. Jau. Diemžēl tas neļauj tādu liela mēroga rīcību veikt. Mazajos objektos, protams, tu kaut kādas detaļas vari salikt kaut kur vai sastādējis. Otrs ir, domājot par tādu liela mērogu, protams, vienmēr tas ekonomiskais izdevīgums demontēt ar lielu tehniku, vai ir jēga un kā labāk, ērtāk, un tās zināšanas ir vajadzīgas, protams, un tas know-how. Otrā pusē ir, protams, mazie objekti, un man pašam kā lokālam, kā saka, iedzīvotājam ar veco lauku māju, kur būtu kaut kur jāizdara kaut kas, es piemēram, sastopos tādu jautājumu, kad es pat nevaru to tehniku, instrumentus un visu, kas man būtu vajadzīgs vai risinājumus, dabūt šeit. Es meklēju, kurš varētu man sadrupināt kaut ko. Ir piedāvājumā tikai industriālais. Ja? Tev, cik jums daudz tā vēka būs? Ok, labi, nebūs šitais. Un tad jautājums ir, kā es, un tad ir tie aprites centri, varbūt tās reģionālēku vai poligoni, kuri varētu nākt talkā ar šiem tie kaut vai mazās apbūves, lokālie, privāti personas un tā tālāk palīdzēt viņiem ātri, kvalitatīvi, atbilstoši demontēt, un tad arī tiem uzņēmējiem, kas to nodarbotos, būtu pieprasījums lielāks. Jā, piebildu. Jā, papildinot, mēs esam ceļā uz vienu tādu ļoti foršu projektu, kas, es ceru, ka realizēsies Valmierā un Cēsīs. Lietu aprites centrs kopā ar blakām ar viedo eko laukumu. Un mēs esam izstrādājuši būvprojektu un cerējām jau, ka šogad varēsim sākt būvēt, bet, diemžēl, vēl dažādas fonda naudas nav pieejams. Un nevarot, kā izrādās, būvēt vietā, kur jau ir eko laukums. Tu viedo nevar taisīt vietā, kur jau tev ir. Bet tā ideja ir tāda, ka mājsaimniecības tiešām pašas pie sevis sašķirojot, saliekot pa šiem dažādiem veidiem, var atvest un atstāt tādu kā pašapkalpošanās kases princips tur Rimī vai Maksimas veikalā, kur tu pats autorizējies 24/7, vienkārši atbrauc savu piekabītu vai busiņu un izlādē, un kāds cits atkal var atbraukt
un paskatīties, man patīk tās flīzes, es viņas vienkārši ņemu tās flīzes, lieku iekšā savā automašīnā un vedu mājās un izmantoju. Un šī apretīguma lieta noteikti nākotnē gūs aizvien vairāk un aizvien vairāk lielāku sabiedrības iesaisti. Diemžēl mums jāveido tas apretīgums ir ar mājsaimniecībām ir mazliet vieglāk radot tās vietas, jo pie Latvijas apdzīvotības blīvuma ir ļoti sarežģīti apretīgumam nodrošināt pakalpojumu, Ipiķos vai pakalpojumu Vecpiebalgas ārēs kaut kur, ja? Jo tas transports sastāda milzīgu izmaksu komponenti. Pie apretīguma vēl, ko gribam, mēs dzīvojam milzīgā informācijas bagātībā, un mums ir jāprot ļoti, ļoti sortēt šo informāciju. Mēs visi zinām, ka kāds paceļ jautājumu par to, ka riepu nodilums uz asfaltā tur atstāja tādu un tādu vidēju kaitējumu. Tāpat laikā mēs pārstādājam riepus un izmantojam rotaļu laukumiem, uz kuriem spēlējas mūsu bērni. Nokrīt, bāž pirkstus mutē, un tas viss ir kārtībā, ja? Un to mēs spējam pieņemt. Un te pie tā apretīguma mums būtu jābūt arī ļoti gudriem pašiem savā iekšienē. Labi, te piebildi no Artaris, jā? Jā, man ļoti, ļoti patīk, kad Gins tieši pieskārās tam, ko es gribēju teikt. Man partnerim māsa ilgstoši Gēteburgā vadīja šādu aprites centru, bet tur ir nepieciešams pašvaldības finansējums. Viņš nav pašpietiekams, un tas ir tas, kur jāiesaistās ir pašvaldībai sadarbībā ar vietēju atkritumu pārstrādātāju. Tas nav tikai, ka cilvēki atveda paši un atstāja. Tomēr reizēm arī šajā atkritumu laukumā tiek atvestas labas lietas, un līdz ar to arī tam ir jānonāk tur. Un tā ir tāda faktiski tāda dzīves uztver, kas pamazām tiek veidot, jo tas, ko ļoti, ļoti labi iepriekš es dzirdēju par to, ka cilvēki neredz tos atkritumus apkārt, ka viss ir smuks zaļš. Man radās sajūta, ka mums skolēni arī ne tikai uz slimnīcām un uz zoodārziem jāizved, bet varbūt arī uz atkritumu poligonu, lai veidotos tā sapratne, ka tomēr tie atkritumi nepazūd maģiski, ka tas piens nenāk no pakām, lai vispār arī tam bērnam veidotos tas kopējais priekšstats, kas tajā pasaulē notiekās. Tikai komentāram par to, ka mēs tiešām uztaisījām matemātisko modelāciju tam aprits lietu centram, un tur matemātika ir absolūti mīnusi. Bet tas labais stāsts, tas, ka, protams, tā ir pozitīva rezonances iespēja sabiedrībai to izmantot, un noteikti ir tikai 2 scenāriji. Tā kā jūs jau minējāt, šī pašvaldība iesaiste vai otrs scenārijs uzlikt par šo pakalpojumu izmaksām kompensēt slinkajām. Tie ir 2 varianti. Tev ir, ja? Tad... Es gribēju par Gēteburgu, iespējams, es runāju par citu, jo tur zviedru valodā es nevaru atkārtot to vārdu. Viņiem tas ir pašvaldības centrs pie atkritumu šķirošanas laukuma. Mēs runājam visticamāk par 2 dažādiem. Ir otrreizējo būvmateriālu veikals, kas pieder pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas vai kā tur to departamentu sauc. Un šogad es viņu apmeklēju, runāju ar vadītāju, un viņš teica, ka viņi ir pašpietiekami, viņi iziet pa nullēm. Kādreiz uz vienu uz otru pusi, bet tas ir tāpēc, ka viņi drīkst tirgot. Viņiem veikals ir liels, pilns ar būvmateriāliem, viņiem ir tā, ka pirms iebrauc šķirošanas laukumā, pirms barjeras cilvēks var izmest vairākos konteineros, ir ziedošanai, ir tam veikalam, var atdot tās mans, līdz ar to viņi neņem ārā no atkritumiem. Viņi pirms iebrauc šķirošanas laukumā izliek, un tad viņi tālāk to tirgo. Milzīgs veikals īstenībā. Jā, un viņi ir izdzīvojuši politiskās pārmaiņas caur sociālo aspektu un tam līdzīgi, bet tāpēc, ka tirgo, un tas visur nav atļauts, piemēram, Dānijā to šogad aizliedz. Un daudz kas mainījās. Varbūt par tām lietām, tad, ja viņas atgriežas tajā otrreizē apritē, mēs neesam pieskāršies būvizstrādājumiem vispār, kas arī ir daļa no atkritumiem, bet šis mīts savā ziņā mēģināsim viņu kliedēt. Tad atjaunotas lietas būs tādā vai citādā veidā sliktākas vai mazāk efektīvas par jaunu izstrādājumu. Ilmāram bija piemērs par logiem. Un veco logu atgriešanu objektā, citā objektā, laikam. Jā, šis ir kārtējais arī piemērs no dzīves, kur
mēs pabeidzot objektu analizējam objekta, teiksim tā, siltuma efektivitāti vai siltuma zudumus katrām norobežējām konstrukcijām. Un mums bija iespēja tai pašai ēkai, tai pašos apstākļos, respektīvi vienas dienas ietvaros, jaunizbūvētiem logiem, tur 22. gads, ja es nemaldos, jā, tā tad jau tur 3 stikli, U vērtība ap 1 uz papīru un tam līdzīgi, un vecie 1900 gada logi atjaunoti, protams, ar blīvgumiem vispārējais, un šeit diezgan labi pat ir redzams, es paņēmu tādus līdzīgākas temperatūras, kur 21 grāds telpā un tam līdzīgi, lai varētu redzēt, kas notiek uz stikliem, kas notiek uz rāmjiem. Un tas vairāk kā 100 gadu vecās konstrukcijas patiesībā ir labākas. Protams, mums ir ārkārtīgi grūti viņam izrēķināt teorijā un projektētājiem ielikt projektā šo visu. Ja? Un to var izdarīt šajā gadījumā caur kultūras pieminekļu saglabāšanu, kad tas vecais loks tiek saglabāts kā kultūra vēsturiska arhitektoniska detaļa, nevis tur siltuma efektīvāka konstrukcija. Bet tā ir runa, protams, par visu māju, tur ir 100 to logu un tam līdzīgi. Tas nav viens. Bija vēl arī šādi, tad arī tie paši logi? Nē, šis ir pilnīgi cits objekts, industriālais, arī pagājušā gadsimta sākums, kad būvēja čuguna logus fabrikām, čuguna rāmi logus lēja. Tagad jau padomju okupācijas periodā un jau pēc tā liela daļa to logu bija gājuši zudībā. Savukārt tas mūsu lēmums bija izveidot dubulto logu konstrukciju, kurai gan mēs veicām teorētisku aprēķinu, respektīvi to veco čugunu konstrukciju atslājot kā ārējo un iekšējo likt dubulto stiklu mūsdienu rāmjos, bet jau izveidojot 3 stikla sistēmu no 2 dažādiem logiem. Manuprāt, šeit ir aprēķins apakšā, kad teorētiskais aprēķins parāda U vērtību jau zem 1, kas tādā vienkāršākā valodā saka, ka tas loks ir labs. Ja, kad loks ir labāks par sienām, kad jau ir rodas jautājums, ko darīt ar tām sienām. bet tas ir izdarāms, un šis gadījums pat ir ekonomiski izdevīgs, jo mēs saglabājot veco logu, varam iekšējos logus ražot ar mazākiem rāmjiem, viņiem vairs nav vēja slodzes, tiem logiem ir jātur 2 stikla paketi, nevis 3 stikla paketi, tad arī svars samazinās, un kopējais tas sauktais oglekļa pēda, par to, es domāju, viss ir skaidrs, ja, kad ir jāsaražo mazāk. Bet ir, protams, drusku vairāk jāpadomā. Ir vairāk jāpadomā, vajag būt darba vadītājs, kas spēj domāt, vajag arī darbiniekus, kas spēj to visu izdarīt, un tas jau ir, tas jau pieredzes un tā sakot, arī pasūtītāju pieprasījuma jautājums. Ja. Šeit tajā visā kontekstā ir tāds labs moments. Mums tā kā eksperimentā gāja arī Rīgā ir preses nama kvartāls, kur attīsta preses namas, un tur mēģinājām arī skatīties no tā, kā apritīgums un kā būgružu apritē tur funkcionē un tā tālāk. Un nonācām pie tāda, piemēram, secinājuma, ko šeit piemērātu nepieminētu, paņem logu un ieliec atpakaļ, papildina viņi. It kā ir baigi labi. Un es ticu, un es zinu daudzus piemērus, kur patiešām viņš daudz labāk funkcionē nekā iespējams jaunais loks. Bet paņemam dzelzbetona siju. Kamēr viņi tur stāv, viņa ir baigi labā. Līdz ko tu viņu sadarbini, viņa ir baigi sliktā. Tas ir par tām riepām. Arī no vienas puses viņas ir sliktas, bet kad viņas ieliek it kā pretējs kaut kas. Un dzelzbetona sijai, diemžēl, ka viņu sadarbini, izrādās, ka ķīmiskais sastāvs ir tāds, kuru nevar ielikt atpakaļ nekur. Un tad tu sāc kasīt aprites ekonomikā pakaus, domāt, kā īsti viņi funkcionē. Ja? Un te, protams, ir tas moments, kad apritīga tāda būvniecība, protams, nozīmē arī izmantot to resursu un nepārstrādājot viņu vēlreiz un vēlreiz neizmantojot resursus, lai viņu pārstrādātu. Bet ar otrā pusē daudz lietas ir jāpārstrādā, un tur gan mēs mēģinām, protams, ar daudziem projektiem un daudziem atbalstiem veidot šo te formulu, kā attiecīgi zinātnieki var palīdzēt viņu sastruktūrizēt, lai viņš būtu atgriežams kvalitīvi. Tā domāšana, protams, ir arī uz zinātni, uz izpratni un sadarbību ir vērsta. Jā, izskatot projektus būvvaldē, ik pa laikam domāju par to, vai tiešām tik daudz ir jānojauc, vai tiešām tik daudz ir jāražo šie te būvu atkritumi. Ja, piemēram, 19. gadsimta beigu īres namam tiek izgrautas visas starpsienas ar domu, ka praktiski tajās pašās vietās tiks uzceltas jaunas ģipškartonu sienas, kuras pēc tam varbūt pēc 5 gadiem nāks kaut kāds nākamais nomnieks un
atkal nojauks un atkal kaut ko pārveidos. Tā ir tāda vienas dienas domāšana. Mēs tikai ražojam jaunas būvgrūžas, bet mēs nedomājam to, ka taču var izmantot to esošo. Jā, pavisam īsts komentārs. Šīs pēdējais pāris komentāri man ļoti labi iezīmē to, ka mums īstenībā problēma varbūt nav tur, kur mēs paši domājam. Mēs redzam to, ka kur to var izdarīt tā un šitā, to visu var atrisināt un šitā pat ir lētāk un labāk varbūt. Bet acīm redzam, tā ķibele ir tāda, ka mēs esam fantastiski izdomātāji, kā uzlikt barjeras un šķēršļus un sadomāt pātagas un visu kaut ko šitādu. Un atrisinājums nav vienkārši vēl viena pātaga, bet atrisinājums būtu vairāk tos, ko tu piemini, tie domātāji. Ja mums to būtu vairāk, tad faktiski tās pātagas nemaz tik daudz nevajadzētu varbūt. Tā. Nu jā, un vēl problēma ir tas, ka to veco, jeb otrreizējo materiālu viņi neviens nepārdod. Ja jaunam logam vai jaunam ģipškartonam vai jaunam jebkam ir marketinga nodaļas, ir ražotāji, kuri reklamē, ka tev vajag to, tad šādu būtībā neviens jau nepārdod. Un tas pasūtītājs gala lietotājs, kurš par to maksā, viņš jau ir saskatījies, ka viņam vajag to jauno. Un viņam nevajag šitos visus krāmus ar tām veciem, jo nevar zināt, kā būs. Un cilvēki, to es ievērojis arī savā praksē, jau kā arhitekts, ne kā būvnieks, viņi atbalsta šīs zaļās vērtības un aprits vērtības tik ilgi, kamēr tas neatiecās uz viņiem pašiem, un kad ir jāsāk maksāt, un kad ir jātaisa tas savas dzīves lielākā investīcija. Ja? Un tad ir tas, kad es iešu pa drošo, un drošais ir tas, kad 3/7 pasaka, kuru māju nenopūta vilks? Mūra māju. Un, Slidenais ceļš, salmu māja. Jā. Salmu māja ir grūtāk nopārdot, jo cilvēkiem tomēr ir tie 3, manuprāt, manā pieredzē cilvēkiem ir tie 3 siventiņi iekšā, kurš grib to mūra māju, biezās sienas, 3-kāršo stikla paketi, un vispārējo, kas mums tur ir. Un tieši tā, un mēs varam patiesībā pat redzēt, ka to ļoti grūti izmainīt, jo patiešām tā tas ir, ka to materiālu mārketingā viņš tērē 1000, pat miljonus, un salmājā netērē tieši absolūti necik. Ne? Varbūt, ka vajadzētu, es nezinu. Bet tur tā biznesa nav tik daudz iekšā, tāpēc es mēģināju, bet tā kā neaizgāju. Bet trūkst informācijas, trūkst par visu informācijas, trūkst par materiālu. Es domāju, ka viņa netrūkst. Jautājums ir, kura tev skrien virsū. Tu ej pa ielu un tev viņa vienkārši triec no kājām nost, un kur ir tā, kur tev ir jāiet un jāmeklē, un tas nozīmē tev ieguldīt vēl papildus laiku. Tas ir mūsu sociālajos tīklos, ka tu raksti iekšā, kad es meklēju kaut kādus vecus būvmateriālus un pēkšņi sāk mest ārā. Es esi pilns ar visādiem ķieģeļiem, visu kaut ko mēģina katrs notirgot, protams. Ilmār, kā tu nonāci tajā brīdī, kad redzot to industrijas realitāti un piedāvāt savādāk darīt? Viens veids, kā es to redzu, ir caur publisko sektoru, kad publiskais pasūtītājs, pašvaldības, valsts vai ar to saistītie uzņēmumi, kad tie varētu atļauties tīri politikas realizācijas rezultātā šo 3/7 principu tā kā laust un pasūtīt aprites ekonomikai vai aprites būvniecībai atbilstīgākus risinājumus un rādīt to piemēru, jo arī publiskie piemēri ir daudz labāk redzami. Ja, piemēram, es nezinu, te būs arī vēlāks slaids, ko tu man lūdzi, ja tā pati pašvaldība savus parkus pārbruģētu nevis ar jauniem bulciņām, betona bulciņām, bet uzdotu projektēšanas uzdevumā atlasīt derīgās bulciņas, salikt pusi no esošajām bulciņām un tikai pusi piepirkt jaunas bulciņas. Tas būtu lielisks piemērs, kā darīt, ko varbūt privātais neatļausies, jo ir ļoti grūti saprast, cik tur cik tie vecie bruģi sagumi būs un kas tur būs. Tad mums ir piemērs, ja tu patīsi uz priekšu slaidu, kad ir vairāki pagalmi nobruģēti, tā skaitā arī ar saskaņotiem būvprojektiem no Rīgas pašvaldībai liekiem betona segumiem, kas ir esplanādes segums. Konkrēti šeit ir visa veida esplanādes segumi, kur ir reāli dabā izmantot citreiz. Bet tas notika pilnīgi, protams, negadījuma gadījumā, kad mēs ar manu asistenti caur būvtāfelēm redzot darbu realizētājus, sameklējām pašus darbu veicējus, kur pateica, jā, tie mums ir būvgruži, jūs mums no viņiem paņemsiet, mēs būsim tikai priecīgi, mums mazāk aiziet uz poligonu tie kubikmetri. Nu, jā.
Es uzreiz gribu ielikt tālāk arī tajā pašvaldības pusē, lai gan man arī šķiet, ka rādīt to ceļu, izgaismot to ceļu, kāda tad varētu būt tie aprits būvniecības cikli un izaicinājumi, ar kuriem ir jārēķinās, un varbūt parādīt arī, kā tos apiet dažreiz. Ja? Bet, Ieva, ar ko tad tu saskaries, ja es prasīju par to, un tu tad sadarbību iekšējo komentēji, ja? Kas ir tā realitāte, ar ko tev ikdienā ir jāstrādā, un kā mēs redzam tādā pašvaldības, ja publiskā pasūtījuma pozīcijā, kā mēs redzam aprits būvniecību. Uzraksti, kā vajag. Jā, tā tas ir. Ja bērnu uzaudzinot vajag veselu ciemu, tā saka, tad man ir jautājums, cik ierēģņus vajag, lai uzceltu pašvaldību apratīgu ēku. Jā, tas nav manos darba pienākumos. Jā. Es negribu un negribu zināt neko par šo. Ja? Jā, ierakst likumā. Tad, kad tas būs likumā, tad mēs parunāsim. Jā. Un tad uzrakst, kā vajag. Jo, teiksim tā, pašvaldības projektos tas nav viena cilvēka. Ja pieņemsim, es kā privāta persona varētu strādāt ar arhitektu, ar būvinženieru, un mēs izdīlot visas labākās lietas, tad pašvaldībā tas tomēr ir diezgan liels komandas darbs, un jau iepriekš pieminētie vēl visādi lielie plāni. Bet jā, mums ir šobrīd viens iepirkums. Pagaidām mēs vēl tikai par projektēšanu runājam, kas būs pēc aprits ekonomikas principiem. Es ļoti ceru, ka es tagad runāju par kaut ko, kas tiešām īstenosies. Jo, jā, tu gribi pastāstīt par tiem projektiem? Es varu tev iedot podiņu, jo nav tā, ka ir viena alga. Ziepju jau. Jā, nav jau viena alga, vienkārši šur tur ir bailes, šur tur ir neskaidrība par izmaksām, jo kamēr tu vēl neesi uzprojektējis, tu nevari saprast līdz galam to galatāmi. Pirms tu sāc projektēt, tev saka, cik tas maksās, kad tas atmaksāsies, jautājums, kad sociālā māja atmaksāsies. Mēs gan uztaisījām aģentūrā priekšspēti, man kolēģis sataisīja 3 scenāriju analīzi 30 gadu dzīves ciklā izmaksām. Protams, pēdējais ilgspējīgais variants bija par kārtu dārgāks par iepriekšējiem 2, taču vairāk kā 10 miljoni ietaupīja jums. Ne tikai atmaksājās ieguldījumi, bet arī dzīves ciklā radās ietaupījumi. Līdz ar to var skaitīt, ka ar laiku tas būs lētāk, bet jā, ko mēs rēķinām tiešās investīcijas vai ko? Šobrīd laikam ir Ziepju iela 11, tā ir tāda kopmītņu tipa ēka. Viņi šobrīd ar katru gadu ļoti aizvien straujas tik sliktākā stāvoklī paliek. Es nezinu, kas tur būs, kad reāli ķersies pie darba. Tur, jo tiešām materiāli degradējas, tā ēka netiek neapkurināta, neizmantota. Bet tātad jūs esat izgājuši cauri tam, ka vispār par aprites būvniecību publiskā iepirkuma kontekstā vispār domājuši, sapratuši, kā tad... Es nezinu, vai mēs esam sapratuši, mēs esam par to domājuši, mēs esam uzrakstījuši. Un šobrīd ir iepirkums. Ir atlases kritērija, vērtēšanas kritērija, ir tehniskā specifikācija, par ko es šobrīd nevaru runāt, jo tā būs 2. kārtā pieejama un redzam. Bet bija, teiksim tā, iekšēji liels jautājums, kā iepirkt projektētāju, kas domā, kas ir gatavs meklēt, kam nav viena alga, kas negrib nodarboties ar zaļmazgāšanu un visu laiku iet vieglākos ceļus. Mums bija arī par procedūru liels pārdoms, vai tas ir projektēt un būvēt, vai projektēt, būvēt atsevišķi. Izvēlējāmies projektēšanu atsevišķi un ejam ar tirgus dialogu uz priekšu, jo tehnisko specifikāciju mēs kopā ar atlasītiem pretendentiem tālāk precizēsim. Bet skaidrs, tie ģenerālie uzstādījumi ir skaidri. Mēs gribam saglabāt pēc iespējas vairāk to, kā tur jau ir. Ja ne tieši tai pašā formātā, tad iespējams citā, bet tomēr saglabāt. Nākamais ir izmantot citos objektos. Atkal tas jautājums par infrastruktūru, kur uzglabāt, kā nodot, kā zināt, kam vajag, kā izplatīt. Tie ir jautājumi, kas ir jārisina. Un arī energoefektivitātes jautājums, ventilācija, kas teiksim, šāda tipa ēkās nav risināta, kā mūsdienās to būtu vajadzīgs darīt. Tur mums ir idejas, kā to atrisināt. Šobrīd mēs turam īkšķus, ka mums izdosies atrast to labāko pretendentu, bet interesi tirgu ir. Vispār zinu vēl vienu iepirkumu, kas ir bijis projektēšanas Smiltenes novada bibliotēkas pārbūve.
Diemžēl es teiktu, ka rezultāts neataino tos uzstādītos kritērijus. Nezinu, varbūt Gintam ir kāds komentārs vai ir bijusi saskara ar šo projektu. Tur Smiltenes gadījumā ir tikai metu konkurss, nekas vairāk. Jā, nu, šobrīd. Bet ar uzstādījumu, ar apritīgu uzstādījumu taču, ne? Un kā tas tika vērtēts? Varbūt ir kāds, vai jūs arī iesaistījāties vai devāt kaut kādu informāciju par to, kādi būvniecības atkritumi jums ir pieejami, piemēram, vai kas ir iespējams apritīgi? Tā metu konkursa detalizācijas pakāpe bija ļoti virspusēja. Viņi nebija tik detalizēti, viņi nebija tur līdz ar... Mēs ļoti virspusēji, ņemot vērā man iepriekšējā dzīve, Smiltene, tad tāpēc es tam pasakoju līdzi, bet tas bija... Bet kā izvērtēt, tad kurš no metu priekšlikumiem ir apratīgs? Es teiktu, šeit bija kolēģi ļoti labs piemērs ar šo dialogu, jo pēc dokumentiem pilnīgi noteikti nebūs iespējams konstatēt nevienā iepirkuma procedūrā, vai tas pretendents to spēs izdarīt vai nespēs izdarīt, vai viņš mānās vai viņš nemānās. Savukārt caur dialogu tu vienkārši arī tur mazliet vairāk sajūtas, ja tu jau saproti tos cilvēkus, vai viņi vispār tādā virzienā domā un vai viņi vēlēsies kaut ko realizēt. Tas noteikti, publiskais sektors var būt radīt labu iniciatīvu, noteikti ir jūsu minētajai diskusijai par ierēģiem, par to, tas man likumā nav ierakstīts, to man neviens neprasa. Diemžēl tas tā arī ir, un te būs tā mūsu tā paša iekšējā vēlme. Ja tu jūti, ka tu vēlies atjaunot apritīgi, ka tu vēlies neizmest vecās logus un durvis, un tu gribi viņus atjaunot, un tu vēlies piedod skolas grīdu, kura ir 5 reizes pārkrāsota, tomēr to laku, tās krāsas kārtas dabūt nost un atjaunot, un izrādās, ka tur apakšā ir ļoti labi dēļi. Tā ir tā mūsu iekšējā vēlme, un mēs nespēsim to īsti tādu likumu noregulēt tagad rīkoties. Tas ir skaidrs, bet varbūt par pieredzi, vai jūs pašvaldības Vidzemes reģionā iesaist šai sarunā? Vai ir kaut kāds, tas jau sanāk, ka tāda liela robeža šķirtne starp šie ir atkritumi, un jūs tālāk ar viņiem tieciet galā, bet par to, kā varbūt šo samazināt kopīgiem spēkiem pie nākošā būvniecības objekta? Mums vispār ir tāda sajūta, kad mēs ar šo poligonu aprits ekonomikas centru Daibu, man šķiet, ka mēs esam tādā pilnīgā ķēdes galējā posmā. Startups. Saprotiet, jo jūs diskusijas sākumā runājam arī par tiem apjomiem. Piedodiet, pie mums atved tikai to, kurš jau ir drausmīgs. Tas, kas tur ir jāpāršķiro pēc tam un kas tur ir jāizdara. Paldies tiem cilvēkiem, kas to izdara. Jo tas pats pēdējais, kas vien ir varējis būt, ir atvests pie mums. Tur nav nekā tāda... Jā, tas ir tas stāsts, kad būvobjektā jau būtu labi, kad pie jums neko nevestu. Tas jau būtu ideālais scenārijs. Tas būtu izcili, jo būtu jau atrisināta, tas jautājums jau būtu atrisināts jau tajā vietā, kur viņš rodās. Tieši tā. Bet tāds viens komentārs varbūt tās un arī jautājums tās būvvaldei tādā domāšanā, ja mēs runājam par vecajām ēkām, kuras tur, arī Rīgā un daudzās pilsētās, kuras baigi negribās atjaunot, jo apratīgo nelaidīsim. Un es dzirdu, kā daudzas pašvaldības vajadzētu būvēt jaunās ēkas, tur vai dzīvojamo fondu paplašināt un tā tālāk daudz ko darīt. Tad jautājums ir par šīm te vecajām ēkām, un es dzirdēju arī to komentāru, ēka paliek sliktāka ar katru dienu, un tas tā definīcija sanāk, ka tas materiāls, ja tas nav grauss, tad viņš arī paliek pēc definīcijas droši vien, kad sliktāks. Un tad ir jautājums, ka, ja tu būvē paralēli jaunu ēku, un tev stāv degradēta ēka, kurā tev ir uzturēšanas kaut kādas nosacīt viņai vērtība, materiālajai vērtība, bet tev reāli izmaksas šeit veidojās arī. Tad tu bišķiņ tā kā šauj otrā kājā sev, būvē jaunu, bet ar veco neko nedari, kas ir izmaksas reāli un vērtības zudums. Es gribētu teikt, ka mēs vispār, kad mēs runājam par atkritumu apjomu, kad mēs runājam par tukšām degradētām ēkām, tas liecina tikai vienu. Mēs sagaidām pēdējo galējo, ka tas ir vienkārši nesmuki, dārgi, grūti, sarežģīti, ekonomiski neizdevīgi, vairāk kaut ko atjaunot. Mēs ļoti slikti uzturam ēkas. Mēs ļoti slikti viņas izmantojam. Un atkritumi arī par to liecina, ka mēs vienkārši metam ārā. Mums,
Un uz šīs nots arī tā kā apaļojot šo sarunu, mēs savā starpā arī runājam, kas tad ir tas vēstījums, ko mēs varētu aiznest gan ar šo diskusiju, gan, un tas izskan īstenībā visā, ko jūs teicāt, ir mainīt, kā mēs skatāmies īstenībā uz ēkām. Ja? Vai mēs skatāmies uz ēkām kā uz potenciāli grausts, vai jau to stadiju, kad ir grausts, vai mēs tomēr skatāmies, kur te ir tādi un šitādi materiāli, ko mēs nākotnē varēsim izmantot, ja, agrāk vai vēlāk. Ja, kā aprites būvniecība būtībā ir tas, ka mēs skatāmies uz ēkām kā uz materiālu bankām. Un tas nozīmē, ka pat jau tagad būvējot, arī tad mēs to investīciju portfeli noguldām ar domu, ka mēs viņu varēsim izmantot un ka potenciāli viņš būs vērtīgāks nekā viņš ir tagad. Un ne tikai krīzes situācijās, bet, protams, arī vispār domāšanā un būvniecībā. Es gribēju pateikt, es mēdzu bieži teikt, ka man prasa, kas ir aprits ekonomika, kas tie pa vārdiem. Es mēdzu teikt, tā ir saprātīga saimniekošana. Tā ir vienkārši atbildīga. Mēs izmantojam to, vispirms to, kas mums ir, un nevis ar pārstrādi, kas ļoti bieži ir ar lejupējošu vērtību un pazaudējot daudzus resursus. Un pat nerunājot par pievienoto vērtību ieguldītajām idejām, dizainu un tam līdzīgi, bet vienkārši atkārtot, izmantot ilgāk, labot, pārveidot, saprātīgi saimniekot ar to, kas jau ir, un tad ņemt jaunu. Un tā skaitā, ja mēs to reducējam uz būvniecību, tad saprātīgi saimniekot arī būvējot, varbūt pat nebūvējot, vienkārši pārskatot tā, kā mēs lietojam tās ēkas. Bieži vien tas ir jautājums par lietotāju pieredzi. Lūdzu, vēl pēdējo komentāru par ceļa kāju. Par cēsīm. Cēsis, tātad, kā jau minēja, ir šīs cēsu vēsturiskais centrs, pilsētu būvniecības piemineklis, un mēs, diemžēl, saskaramies ar situāciju, ka tiek ēkas pat apzināti neeksploatējot, tiek nolaists līdz tam, kad ir vienīgā iespēja ēku nojaukt un uzbūvēt vietā jaunu. Un šī kas ir vērtība? Vērtība ir oriģinālā substance, un tā tiek pazaudēta. Un tad līdz ar to arī visa šī vēsturiskā centra vērtība ar katras vienas ēkas pazaudēšanu, diemžēl, krītās. Bet tas labais piemērs tiešām ir saglabāt atsevišķas būvdetaļas un izmantot, integrēt, tālāk pārbūvēt vai tajā pašā ēkā vai kādās citās. Un mēs arī skatoties arhitektonikas mākslinieckās izpētes redzam, ka tas jau nav nekas jauns. Ja 19. gadsimta ēkā ir atsevišķas detaļas, ir logi, kas ir pat no cita objekta ņemti, vai durvis, vai kaut kādas koku konstrukcijas ņemtas no cita objekta, vai saglabājušās no senākiem būvperiodiem, un tas tam visam ir sava vērtība. Visdrīzāk tajā laikā tas ir ticis darīts, racionāli apsvērumu dēļ, protams, bet jā, tā ir vērtība, kas tiek saglabāta. Vēl viena lieta, ko es gribēju pieminēt, būvējot jaunu, ir iespējams tos pašus materiālus izmantot racionāli. Piemērs, sendviču paneļa ēkas. Ir iespējams uzprojektēt tā, ka tur netiek izgriezts no katra paneļa caurums logiem durvīm, bet salikt jau tos saveidot ēku tā, ka tiek izmantots viss materiāls bez atlikumiem. Bet bieži vien ir tas, ka mēs redzam, ir tie caurumi, kur pēc tam pārvēršās būvgružos. Es gribētu teikt, ka varbūt viena no mūsu iespējām ir padarīt šo sabiedrības uztveri par apritīgumu labāk izprotamu, ja mēs atrastu veidu, kā parādīt, cik atkritumu rodās. Tieši tas, ko teicu, mēs vienkārši neredzam, mēs viņu kaut ko izdarām, un tad viņi pazūd. Nav. Kolosāli, tad problēma nav. bet tas, ko teicu, aizvedam bērns uz tiem laukumiem. Paši aizbraucam, paskatāmies, kāds viss izskatās. Sarēķinam kaut kādā tādā, pakrājam nedēļu vai vairākas. Visu, kas tur atkritumos paliek, tad ir, varbūt tas var veidot kaut kādu izpratni. Uz izglītošanu, katram apmeklēt poligonu, ticiet man, tā ir, kā saka, lifetime experience. Jūs viss jau pateicāt praktiski manā vietā. Man šķiet, pirmām kārtām šādas diskusijas rosina aizdomāties. Un otrām kārtām, ja mēs noslēdzam šo tēmu, tad noteikti piesakaties ciemos pie mums uz Daibi. Mums ir vides izglītības nodaļa, kas strādā un stāsta par atkritumu ceļu un rāda, un ir ekskursija pieejama un izbraukt un apstīties, kādu milzīgu atkritumu kalnu mēs šeit kopā visi Vidzemē esam radījuši.
Nu jā, un Gunita, arī varbūt jautājums tev un pārējiem izglītības pārstāvjiem. Radiet vairāk tos sapņotājus, tos, kam tas interesē. Mēs redzam darītājus, nu jau sapņotāji jau. Jā, respektīvi, vajadzētu sapņotāju pasūtītāji un darītāji tie profesionāļi, kas zina, kā darīt. Jo arī manā pasā izglītības vēsturē, man ir bijis varbūt 2 stundas kaut kas, kur pastāsta par materiālu karbonu footprintu un energo ietilpību un tādām lietām. Ja? Un tad jau kā projektētājs tur vajag ļoti daudz, manuprāt, tās augstskolu programmas, tās ir vieglāk pielāgot, lai tiem nākotnes profesionāļiem būtu vairāk informācijas un arī sapratnes par to, ko tas nozīmē. Ne tik vien būvēt siltumnīcas tur Tuksnesī, kas ir ārprātīgi slikti jau, bet arī par to aprits būvniecību kā tādu, ja, par to materiāla dzīves ciklu. Par ēkas dzīves ciklu, jā. Paldies. Jaunā būvniecības skola tur šo karogu, liekas, augstu pacelt. Tā kā droši nāciet pie mums visādās izglītības formās. Neuztveriet mūsdienu izglītību, kā jāstājās bakalaurā vai maģistrā obligāti, bet var iegūt to dažādi. Vēstījums, ceļa kāja, dalībniekiem, mājas pašiem. Ļoti daudz varētu iedot, kaut vai doties pie jums uz skolu pamācīties. Bet es ieteiktu vienkārši, līdzīgi kā mēs jau te runājām, vienkārši sākt meklēt to, un viņš sāks parādīties arvien vairāk un vairāk, ka jūs ieraudzīsiet, kad notiek tos, ko mēs neredzam. Viņš notiek, un viņš ir reāli interesants, un izrādīsies beigās, ka viss, kas ir grausts, grūveši, bojāts ceļš un tā tālāk, ka tas ir resurs, tā ir ideja, kuru var likt atpakaļ iekšā, nevis kaut kur aizvest, mēģināt kaut ko piesaistīt, lai kaut kur apraktu viņu vēl kaut kas, ka tas ir, un paldies Cēsu skatuvēju un noteikti no atkritumiem resursiem LifeIP projektam, kurš ļauj diskutēt, un man ļoti liederīgi ir domāšanai. Man ir sajūta, ka mēs tikai esam iesildījušies īstenībā par šo sarunu. Ļoti tas zars ir plašs. Arī mēs esam daudz no dažādām, esam iesilduši, no dažādiem skatu punktiem. Un te ar katru no šiem dalībniekiem mēs varētu atsevišķi runāt. Bet svarīgi jums redzēt tās sejas, pie kurām varbūt meklēt to padomu vai kaut kādu atbalstu, vai tas būtu publiskais sektors, publiskais iepirkums, lai tā būtu pētniecība, dati, prakse, būvvaldes skatu punkts. Un vienmēr jau, kā jau mēs redzam, praktiski jau var īstenībā atrast tos ceļus. Nav jau tā, ka viss ir slēgts. Tikai ir jāgrib meklēt. Paldies jums liels, paldies tiem, kas arī mūs tiešraidē skatījās un iesaistījās. Un uz tikšanos par aprits būvniecību diskusijās un praktiskajā darbībā. Paldies! Paldies.